Nu, ko es uzstādīju? Man ir kopā teritorija 1600 kvadrātmetri, bet izgriežot visas mājas, šķūņas, siltumnīcas un vēl, kur ir bruģa vieta, sanāca pļaušana, man ir kopā 840 kvadrātmetri. Šobrīd palaidīšu pirmo pļaušanu, man ļoti interesēs, kā viņš darbosies. Reku viss ir salikts. Man interesē, cik viņš ātri ies, gan tur var aplikācijā mainīt viņa pļaušanas ātrumu, asmeņa griešanās ātrumu. Var arī paskatīties kamerās, kur pieņemsim piespiež FVV, un es varu sekot līdzi, kur viņš atrodas, ja, un ko viņš dara. Pieņemsim AirSeekeram, Tronam to nevar izdarīt, Ekovaksam laikam arī varēja. Un tagad man interesē, kā viņš sāks to pirmo loģiku, jo es esmu perimetru, tā kā viņam iezīmējis visu apkārt, un pilnīgi nav nojausmas. Viņš sāks no tā gala, no šī gala, no šejienes, nu, lai darbojās, pēc tam jau rādīsim jums rezultātu. Es ļoti ceru, es nobraucu gar pašām malām, kad viņš attiecīgi arī nopļaus šito, ar ko netika galā AirSeekers. Tieši, teiksim, varbūt no šejienes pat mazāk redzams, bet arī kaut kādās šitādās vietās, ja, redz, nes, kāpēc AirSeekers šitā nebrauca. Varbūt es tur kaut ko iezīmējis, bija ne tā. Grūti saprast. Katrā ziņā šitam bija tā uzstādīšana, iezīmēšana ļoti elementāra. Man ļoti tas viss apmierināja. Un tagad skatīsimies, kā viņš tad domās, kāda viņam tā loģika būs. Izskatās, kad jau asmeņus laikam ir ieslēdzis, vai tu it sāks slēgt. Reku viņš tieši sāks šito zonu. Nu, tad reku šitā viņš tie ir ies gar maliņu. Bet nezinu, viņam tagad kāds pļaušanas augstums uzlikts. To it tās apstīsimies.